Sveiki, MZ. Tātad kāpēc to darām mēs un kas to dara vispār? Kā jau minēju, mēs neesam vienīgie, kuri vēlas papildus ienākumus, bet kāpēc mēs un kāpēc to dara citi? Tad kas ir vajadzīgs, lai vispār to darītu? Vēlam strādāt dators, planšets, telefons, kas ir šobrīd jebkuram. Interneta pieslēgums arī nav nekāda ekstra. Kas to var darīt? To var darīt jebkurš brīvajā laikā, pirms darba, pēc darba, brīvdienās, atvaļinājumā, vienalga. Bezdarbnieki, mācītājs dekrēta atvaļinājumā ļoti ilgu laiku periods, lai sagribētu kaut ko padarīt. Simulants, slimnieks, cilvēks ar traumu, kādu lausts kaut kas vai kas traucē aiziet uz darbu. Gameri, tas ir atsevišķa tēma, kur cilvēki iztērē ļoti lielas naudas summas, lai pirktu kaut kādus premium accounts un tā tālāk. Kāpēc es to stāstu? Tāpēc, ka mums īstenībā ir patīkams notikums ģimenē, ģimenes pieaugums, un sieva uz dekrētā esot palūdz mani, viņa tā teikt atrada vienu projektu un palūdz mani viņā iedziļināties, pastīties, vai tur ir vērts, tā teikt, ieguldīt laiku un saprast, kas tur ir. Tāpēc es to arī izdarīju, es tur ieguldījos vairākās dienās, kas pārtapa par nedēļu un vairāk, bet beigās es sapratu, ka jā, internetā var nopelnīt, ja to, protams, dara, kā jau jebkurā darbā, ja strādā, tad kaut kas arī sanāk. Tāpēc mēs to arī darām. Bet kāpēc es to stāstu? Tāpēc, ka informācijas par šo, vismaz latviešu valodā, ir gaužām maz un, principā, lai ar viņu, lai pēc tās informācijas, kas ir pieejams, saprastu, ļoti mazā izmērā, teiksim tā. Tāpēc es izveidoju šo kanālu, kur es arī stāstīšu par iespējām. Paralēli, protams, mēs turpināsim strādāt, bet es arī padalīšos, tā teikt, ar informāciju, ko es esmu ieguvis šo ceļojot. Tātad, un ko es plānoju izvietot kanālā? Tātad, kā jau es minēju, šobrīd mēs nodarbojamies ar projektu VM-Mail, kas ir krievu valodā, viņš ir starptautisks portāls, bet ir arī angļu valodas portāli, ja kādam ir problēmas ar krievu valodu. Tad ir dažādi veidi spēles, kur var pelnīt naudu. Ir spēles, kur nauda teorētiski nav jāiegulda, bet arī neieguldot naudu, tā izaugsme būs ļoti lēna un nezinu, vai tas ir tā vērts. Tad ir veids, kur ieguldījumi nepieciešami obligātie, bet principā tikai viens, lai aktivizētu maku, uz kuru pārskaitīsies tā spēles nauda. Un trešais veids ir, kur jāiegulda lielas naudas summas, lai dabūtu atpakaļ, lai tiešām sāku pelnīt. Tas ir kā piemērs, bija spēle par puķiem, tur jānopērk ir puķi, kas dēja olas jāpārdod sudrabā, un sudrabu varēja apmainīt pret naudu. Tātad tos puķus var nopirkt tikai par naudu, un jo vairāk puķi, jo vairāk olas, jo vairāk sudrabu, jo vairāk ir reālās naudas. Tad vēl ir tāda iespēja aizpildīt anketas par naudu. Tur pagaidām arī nav ļoti daudz to anketu, bet tāda iespēja ir. Un ir arī iespēja pelnīt ar YouTube kanāliem, skatījumiem, laikiem un vēl visu kaut ko.
Bet par šo visu es vēl ļoti daudz nezinu, tur es vēl strādāsim un skatīsimies. Protams, atstājiet komentārus, izsakiet savu viedokli, ieteikumi, varbūt tās ir kaut kādi labākas veidi vēl, un ja ir vēlme no tā saraksta, kas iepriekš bija, varbūt tās vēlaties kaut ko, lai paņem ārpus kārtas ātrāk, izstāst par to. To mēs varam darīt un darboties kopā, tā teikt. Tā kā komentējam, piedalāmies un pelnam internetā kopā un daram to droši. Tāpēc paldies par uzmanību. Visu labu!